Labdien, cienījamie skatītāji! Sākšu šajā nedēļā ar lielo notikumu, tātad sestdien Eiroparlamenta vēlēšanas. Aicinu visus būt atbildīgiem pilsoņiem un uz vēlēšanām doties. Jā, ir grūti varbūt izvēlēties, izdarīt savu izvēli, bet ja nav cita iespēja, tad vismaz pēc izslēgšanas metodas, saprotot, par ko es noteikti nevēlos balsot, un tad arī ir vieglāk saprast, par ko tad nobalsot Eiropas parlamentā. Un es atgādināšu, ka Līvānu novadā strādā 8 vēlēšanu iecirkņi. Tātad, kā vienmēr, ir kultūras centrs, ir mūzikas skola Raiņielā, tāpat arī kvartāls, Rožupas kultūras nams, Turku pagastā Jaunsilavu pamatskola, Jersikā tautas nams, Rudzētos pagasta pārvaldes ēka un Sutros kultūras nams. Un vēlēšanas notiek sestdien, 8. jūnijā no 8 rītā līdz 8 vakarā. Bet tie, kas nevar šajā dienā, var nobalsot arī iepriekš, un to var izdarīt ceturtdien, 6. jūnijā no 16 līdz 20, tātad vakarā pēc darba arī var, un piekdien, 7. jūnijā no 13 līdz 18, tātad jau minētajos iecirkņos. Un tie, kas nevar, kas ir slimi vai slimnīcā, vai cilvēkiem ar pārvietošanās grūtībām, ir iespēja paaicināt uz mājām iecirkņu darbiniekus, un tas ir jāizdara uzrakstot iesniegumu, norādot vārdu, uzvārdu, personas kodu, arī savu adresi, telefonu, un, ja ir daudzdzīvokļu māja, tad arī kāpņu kodu. Un šāds iesniegums ir atnesams uz jebkuru vēlēšanu iecirkni. To var izdarīt arī kāds no jūsu radiniekiem, un vēlēšanu komisija aizbrauks uz mājām. Vēl interesanti, ka jau vairākus gadus un vairākas vēlēšanas Līvānos mēs sadarbojamies arī ar Dienvidlatgales NVO centru un mudinām balsošanas aktivitātēs iesaistīties arī bērnus. Un tas mērķis ir, lai vairotu vēlētāju aktivitāti. Un tāpat kā iepriekšējās vēlēšanās, arī šogad arī bērniem, mazajiem bērniem būs iespēja nobalsot blakus iecirkņiem esošajās vietās par saviem kandidātiem, jeb tā teikt bērnu vēlēšanu kandidātiem. Un arī šajā gadā sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu, arī ar valsts budžeta līdzekļiem finansētu projektu, būs iespēja visos šajos 8 iecirkņu vietās blakus izvietotajos bērnu iecirkņos arī bērnus iesaistīt šajās aktivitātēs. Un viņiem būs iespēja gan par zaķi, gan par lāci, gan par trusi un citiem dzīvniekiem atdot savu balsi. Jo tie, kas šodien ir bērni, nākotnē būs mūsu sabiedrības pārstāvji. Un tādēļ es aicinu arī vecākus, vecvecākus, mudiniet arī savus jauniešus būt tiešām arī pilsoniski aktīviem un piedalīties, tā teikt, ietekmēt arī lēmumus par labu mūsu valstī. Lūk, tad vēl par aktivitātēm šajā nedēļā ir uzsākta apgaismojuma izbūve Līvānos rajonā, kas ir ap Daugavas, Jersikas un Grīvas ielu. Tur būvnieki jau darbojas un aicinām arī iedzīvotājus būt saprotošiem, ja ir arī kādi auto pārvietošanās ierobežojumi. Šeit tiks gan balsti izbūvēti, gan arī LED apgaismojuma gaismekļi. Un tāpat ir uzsākts arī darbs rotaļu laukumā Pirātu kuģis. Tur notiek šī te gumijas virskārtas ieklāšana, lai bērniem būtu ērtāk un labāk šo laukumiņu izmantot. Un uz šo te laiku tas ir arī norobežots, tā kā aicinām vecākus būt nedaudz pacietīgiem, jo pēc tam, protams, būs daudz labāk. Lūk, tad par darba sludinājumiem atgādināšu, ka meklējam šobrīd Līvānu centrālās bibliotekas direktoru. Tātad aicinām visus, kas vēlās šajā jomā darboties. Amatalga noteiktā ir atbilstoši 11. mēneša algu grupai no 1400 eiro mēnesī. Un pieteikties var jebkurš līdz 14. jūnijam, iesniedzot gan savu CV un motivācijas vēstuli, gan arī izglītības dokumentu kopijas un, protams, arī vīziju, kā cilvēks redz novada centrālās bibliotekas darbību, ja to vadītu viņš. Un tāpat arī līdz mēneša vidum aicinām pieteikties darbam Rudzētu pagasta valdē. Arī šīs veidlaps ir atrodams Līvānu mājaslapā, lai pieteiktos cilvēki, kuri vēlas būt aktīvi un darboties arī savā pagastā. Jo tur ir viena vakants izveidojusies, aizejot vienam no
valdes locekļiem. Lūk, un tad jau noslēgumā arī atgādināšu par pasākumiem. Ļoti daudz pasākumu tuvojoties Līgo svētkiem. Patiesi ir iespēja izvēlēties gan 21. jūnijā jau ielīgojot mūsu novada Jersikā, Jersikas pilskalnā, tādā brīnišķīgā senatnīgā vietā. Būs gan koncerti, gan bērnu, gan pieaugušo kolektīvu koncerti. Vakarpusē 21. datumā tāpat arī ugunskura iedegšana, zaļumbāle ar Kreitsburgas ziķeriem. Un arī būs iespēja iemācīties, piemēram, zāļu deķi noaust vai kļavu lapu cepuri izgatavot, kā arī, protams, vainagus nopīt. Būs iespēja degustēt vietējos labumus. Savukārt Muižas pagrabiņā būs vairākas izstādes saistībā ar Jersiku. Un vēl kā rozīnīt visam, gan iespēja vizināties limuzīnā Jāņu nakts krāsā, gan arī izjādes ar zirgiem un iespēja braukt ar plostu Daugavā. Tā ka tas viss Jersikā 21. datumā. Un pašā 23. gan mūsu novada Rudzātu pagastā būs Jāņu lustes, gan koncerts ar Jāņu un Līgu, tātad skaistāko vainagu konkurss, ugunskura iedegšana, balle ar grupu, domu lidojums, tas viss Jersikā. Un, protams, arī jautāsiet, kas tad Līvānos. Būs arī Līgo Līvānos 23. jūnijā pa dienu Līgo svētku tirgus, tradīcija laukumā, visdažādākos labumus būs iespēja iepirkt un arī pārdot. Un paralēli tam notiks arī kultūras programma šajā vietā, gan amatnieku paraugu demonstrējumi, radošās darbnīcas un lielais saimes galds, gan arī svētku koncerts, aplīgošana, ielīgošana un, protams, arī zaļumballe būs Līvānos 23. jūnijā, 22. un jūs priecēs grupa Dabasu Duravas. Tāpat arī Jāņu Līgo dienā 23. jūnijā Līvānu un Preļu novadu sportistiem gadskārtējs pasākums Līgu un Jāņu čempionāts vieglatlētikā. Tas, kā vienmēr, notiks Preļu sporta skolas stadionā. Tā ka aktivitāšu klāsts ir ļoti, ļoti plašs, atliek tikai izvēlēties un tiešām godam sagaidīt arī šos svētkus. Bet šī nedēļa, lai visiem veiksmīga, lai veicas arī visiem eksāmenos, ir arī izlaidumu laiks, tā ka vēlreiz visiem novēlu skolēniem un absolventiem veiksmi un uz tikšanos jau citā nedēļā. Visu labu!